jaunus noteikumus, kad laivus var vadīt tikai tie, kam ir 1000 followeri. Ņemot vērā to, kad akkaunts Instagramā ir pavisam svaigs un jauns, protams, kad uz doto mirkli tur nav 1000 followeri. Tāpēc nācās ātri izdomāt jaunu formātu, lai ar jums padalītos, un tādēļ šis taps par YouTube video. Gribējās šodien uz karstām pēdām ar jums parunāties. Īstenībā nosaukums laivam būtu pašizaugsme pēdiņās. Par ko gribēju parunāt ar jums? Es ļoti labu un ilgu laiku caur pēdiņām un starp citu mēģināju cilvēkiem pateikt to, ka pašizaugsme, vispār visas šīs psihologa konsultācijas, UTT, ir vēsture. Protams, es negribu pateikt tagad, ka pilnīgi visos gadījumos ir kaut kāda tur super scenārija, kad viss ir slikti un tiešām tas psihologs cilvēkam var palīdzēt atgriezties uz kājām. Es runāju par normālu idejisku vienkārši dzīvi, kad jums viss ir kārtībā, bet ir varbūt veselības problēmas, varbūt ir finansiāls problēmas, attiecībās problēmas un tā tālāk. Vienmēr sakot, kaut kas pietrūkst līdz jūsu ideālajai dzīvei. Stāsta par to, ka es šodien noklausījos, saskāros, tā teikt, ar vienu speciālistu, kurš tā kā tieši stāsta par scenārijiem, tā ir tieši tā mana tēma. Un izlēmu viņu nedaudz paklausīties, un es klausoties sapratu to, ka mīļais Dievs, kad vēl joprojām cilvēkus velk iekšā tādā pašizaugsmē, kad ar sevi ir jāstrādā, ka tas ir tā un tā jādara, ka bez tā citādāk tur nebūs. Pat grūti to visu izstāstīt. Vienā vārdā tā pašizaugsme, kad jūs visu laiku skrienat, sevi pilnveidot, kaut ko darat, tāpēc, kad jūs aiz nepietiekamības sajūtas. Nevis tāpēc, kad jums ir kaifā aiziet tagad, tur, es nezinu, paspēlēt to spēli ar draudzenēm vai vēl kaut kā tam līdzīgi. Bet tad, kad jūs vienkārši skrienat, tāpēc, ka pat vēl šito uzzināšu un būs. Un vēl tikai šito un būs. Skaidrs, kāpēc es šodien klausējos šo un kāpēc ir tās manas pārdomas par to, tāpēc, kad es arī runāju par to, ka mēs esam scenārijos un kamēr mēs dzīvojam šajos scenārijos un viņus neapzināmies, mēs viņus atkārtosim. Tas ir tikai tāds nebeidzams aplis, pa kuru jūs turpināsiet iet un tā tālāk un tā tālāk. Un šis cilvēks, ko es šodien klausījos, viņš tā kā piedāvāja, es domāju, wow, beidzot būs cilvēks, kas tiešām arī, tā kā runās uz lielu publiku par to, kad no tā viss var iziet. Viņš viss izrādījās visam citādāk, protams, kad viņš tur sauc uz saviem kursiem, lai tur raktos iekšā bērnības traumās un tā tālāk un tā tālāk. Vienmēr sakot, es ilgu laiku klausījos, jo es domāju, ka tas tiešām tāds cerīgs pasākums ir interesanti paklausīties kolēģus. Un īstenībā bija tāds, ne jau tas, kad aplauziens, tas vienkārši, teiksim, vārdu formulatāte aplauziens par to, ka bļāviens atkal tos cilvēkus grib ievilkt iekšā kaut kur tev mūžīgi kaut kas ir jāatstrādā. Un tagad šodien man tiešām gribējās pateikt to, ka tas ir bullshits. Pietiek, jūs jau neesat nosmakuši no tā darba ar sevi. Man pieņemsim pat klausoties sāka pat kaut gan es šodien biju uz masāžu un visu, bet man sāka vienkārši pulsēt galva no tā, kad vienkārši tev velk iekšā. Protams, mans tas jūtības līmenis, protams, ir ļoti augsts dotajā mirklī, bet cilvēks īstenībā fundamentā var par to nesajust, bet tas, ka tu nejūti, nenozīmē, ka tas notiek. Respektīvi, tur, kur tava uzmanība, tur ir enerģija. Tur, kur ir enerģija, tur notiek vispārējais. Respektīvi, ja mēs uz turieni fokusējam savu uzmanību, mēs turpinam visu laiku to izzināt. Vienkāršiem vārdiem.
Ja jūs rokaties tur, tad jūs visu laiku rokaties un jūs to izzināsiet tikmēr, kamēr jūs raksties. Ir iespēja iziet no scenārijiem. Tas ir tas, kāpēc esmu izveidojis šo blogu latviešu valodā, lai cilvēkiem stāstītu un parādītu to, ka ir jāiemācās tikai viena lieta – dzirdēt sevi, noņemt visus stereotipus par garīgumu, par personīgo izaugsmi, kā vajag būt, kā nevajag būt, šīs visas veiksmīgās veiksmes, kas ir Instagramā un tā tālāk. Tā visam pamatā ir viens noslēpums. Esi tu pats. Un viss šis bullshits, kas ir apkārt, kas vēl joprojām tā kā stāsta par to, kad ir jābūt kaut kādam, kad ir jāatstrādā kaut kas, protams, ka tas ir. Tam var vienkārši to var vai nu rakt, vai nu pārkāpt tam pāri. Un tā jau ir tikai jūsu izvēle, ko jūs ar to darat. Vai jūs pārkāpjat pāri, vai jūs turpināt rakties, tā kā kurmis, tanīs un dzīvojat tanī, un kamēr jūs tanī dzīvojat, nekas principā fundamentā dzīvē tā kā nemainās. Un tas ir jauns redzējums, tās jaunās enerģijas, tas ir jaunais vispār skats uz tas, uz kurieni mēs ejam ļoti ātriem soļiem. Mēs, kad jau ir 25. gads, kaut kāda kulminācija varētu būt tur 27. gadā. Un nav mums viss pasaules laiks, lai tagad, es redzu, ar to pašizaugsmi, tas ir tā, ka tāds sajūta, ka cilvēki dzīvo, es nezinu, mūžīgi. Bet tad jautājums, jūs gribat tagad padzīvot, dzīvot, izjust, vai visu šo dzīvi veltīt kaut kādiem izrukumiem un arheoloģijai, es nezinu, šiem vienkārši kaut kādiem izrukumiem, un viss balstās uz to, kam jūs ticat. Un ja jūs ticat, ka tas ir nepieciešams, un jūs ticat, ka tikai tur psihologs vai psihoterapeits ar augstāko grādu spēs jums palīdzēt, tad veiksmi jums karogu rokās, mēs šo sarunu varam beigt. Ja jūs ticat to, ka nevis zelta tabletē, bet tieši psihologs un psihoterapeits it kā ir zelta tā tableta, kas jums palīdzēs. Bet atkal jau tas ir viņa subjektīvs, tā ir teorija. Bet ir otra puse medaļai. Un cilvēkiem kaut kā vienmēr liekas, ja tas ceļš ir, ka viņš nevar būt viegls, jo pašizaugsme, taču tev tur vajag tur tā un šitā un tā un tā. Jā, ja tu pats saviem spēkiem ej, kā man tas stāsts ir tas, ka es no bērnības ticēju to, ka ir kaut kas vairāk, un es tiešām paši spēkiem gāju, tur raku un tā tālāk, un man tā ticība nepameta. Jā, tas ceļš nebija mega viegls, bet es, pateicoties tam ceļam, tagad saprotu, kā var cilvēkiem parādīt un kāpēc es palīdzu ļoti ātri tur sesijas laikā atrisināt kaut kāds jautājums. Tāpēc, kad mēs pārlicam visus šos etapus, to, ko jūs tur, nezinu, ar psihologu gadiem šķirstat un analizējat, to mēs vienkārši vienas sesijas laikā vienkārši caks un vienkārši pārlecām un cilvēkam vienkārši, tas tik vienkārši, tas ir vienkārši tā, jā, un paldies, un viss, un aiziet drives, un aiziet viss notiek. Un tā tālāk, protams, ir jāpieturās, tur ir savas visādas niansītes. Bet, lūdzu, vienkārši sākat kaut vai vienkārši noklausoties šo, ko es ar to visu gribētu teikt. Vienkārši, varbūt tā kādam no tiem, kas tagad šo klausās, būs motivācija par to, ka ticiet sev. Ticiet tai sev iekšējai balsī. Neviens šīs pasaules nezin, kā jums vajag. Es jums varu parādīt scenārijus, vēl par kaut ko, pēc kā jūs dzīvojat, vēl kaut kādas nianses, bet neviens nezin, vai jums aiziet no darba vai neaiziet no darba. Saprotiet, ir cilvēks, kurš var analizēt, kad jūs baidaties un jūs mūžīgi ar to strādāsiet. Vai arī jūs varat vienkārši fundamentā sev pieņemt to, kā apgalvojumu, ok, es baidos un tagad es izlēmu nebaidīties. Ticība sev, ticība saviem spēkiem. Tikai bailes mūs attālina. Bet saprotiet to, ka kāda jēga ir, principā baidīties. Sanāks. Nesanāks.
Es saprotu, ka tur iekšā ir ļoti daudz emocijas, un ka tas varbūt, nevis varbūt, bet ka tas kaut kādās etapos nav tik vienkārši, un tā tālāk, tīpaši, ja ir bijusi kaut kāda rūgta pieredze. Bet ja iziet no tā scenārija un iziet uz to ticības ceļu, principā, varbūt nesanāks, vienkārši nevajag veidot šīs gaidas, kad būs tieši tā, varbūt būs labāk, vai citādāk, ne tā, kā jūs varat iedomāties, atlaist kontroli un uzticēties. Vienkārši būt un nofokusēt savu uzmanību uz ticību un pateicību. Paldies, es jūtu un es darīšu tā, kā es jūtu. Jā, es jūtu arī citus momentus tanī ķermenī, jā, es jūtu citas sajūtas, jā, tur kaut kur bļauj bailes, ok, viņam nav jāsaka, ka viņas ir pretīgas vai tā ir kaka kaut kāda. Nē, pieņemat arī to, jā, tā ir daļa no jums. Un katrs mēs esam individuāls, katram ir savas sajūtas, un neviens otru nevarēs nekad līdz galam, līdz saknē saprast, tāpēc, ka mēs katrs esam individs un autentisks cilvēks. Tikai sākat šo dienu, ja jūs klausāties to no rīta, vai šo vakaru ar pateicību un ticību sev un noskaņojumu to, ka viss ir forši. Nevis būs, bet ir. Un es izvēlos to savu nodomu, atbrīvojiet to vietu, nevis kaut kur tur iekšā, bet uztaisiet sev apkārt to nodoma lauku, ziniet, kā enerģētiskais lauks ir, ja? Magnētiskais lauks, tad lai tā magnētiskais lauks viņš varētu vibrēt, ielieciet tur savu lielo nodomu. Jā, es zinu, kad es visu laiku tā, bet pēkšņi, bam, šitā tas notiek. Viss, es izlēmu, bam, magnētiskais lauks apkārt, ticība, pārliecība, ka jūs stāvat uz savām kājām. Tieši tādā veidā es manifestēju savu vīrieti, par ko es arī daudz esmu stāstījusi. Pēc šķiršanās, es vienmēr saku 12 stundas, bet īstenībā 6 stundu laikā. Tas, kad jūs pilnīgi atsakaties no tā vecā, un ja tas šobrīd prasa to, kad jūs aiziet no darba, tad jūs aiziet no darba, bet ar pilnīgu ticību. Tas bija vienkārši kā piemērs, tas nozīmē to, kad ir jāaiziet no darba. Vai jūs gribat iziet no šīm attiecībām, vairāk nesazvanīties ar to kretīnu, tad jūs tagad pieņemat to lēmumu, un viņš ir negrozāms. Un jūs uztaisat jaunu lauku ar nodomu, kas kalpos jums kā enerģija, un viss notiks tieši tā, kā tam ir jānotiek. Bet, ir viens bet. Tad, kad jūs izveidot šo nodomu, negaidiet to, kad kāds atnāks un pieklājās pie jūsu durvīm, teiks, jūs gadījumā nodomu tu neizveidojāt. Ir jāveic kaut kādas darbības. 48 stundu laikā pēc tā, kad jūs izveidojat šo nodomu lauku, jauno magnētisko lauku, jums ir jāveic kaut kāda darbība. Kā es, piemēram, savu varu pastāstīt par to vīriešu manifestāciju, es vakarā piereģistrējos Tinderī. Un vienkārši biju uzreiz. Tātad jums ir jāizdara kaut kāda darbība. Katram tas būs sava sfēra, sava vieta, bet nevis, es varētu izstāstīšu tā savu piemēru, es gāju tenī Tinderī piereģistrēties nevis ar to, ka es atradīšu principāli zirgā. Nē, tas nestrādā. Tas strādā, kad jūs iziet un pasakat, viss, es šitā vairāk nē, točna 100% vienkārši tabū. Es sev apsolu, viss. Es no tā izēju, vienkārši paņemat un izskāpjat. Un tad jūs noformējat, un tagad es gribu citādāk. Un būs citādāk. Tagad viss jau sākās citādāk. Un tādī mirklī jūs izējat, un tādī mirklī, kad es reģistrējos, man nebija plānā, kad es tagad uzreiz tur kādu satikšu, vai kādu iepazīšos, vai vēl kaut kas, vai viņš būs kaut kāds. Nē, es paļāvos tikai un vienīgi uz savu iekšējo intuīciju. Un tad, kad es tur svaipoju, es skatījos acis nevis uz to, kāda viņam tur mašīna blakus vai vēl kaut kas.
Es skatījos acīs, un tiešām tas puisis, ko es toreiz nolaikoju, nosvaipoju, vai kā tur to sauc, nezinu, neesmu eksperts. Principā, ja es iedziļinātos savā mentālajā pasaulē un ar galvu izvēlētos, nē, bet es pašķiru vienu bildu otru, un es sev teicu, bet tu taču redzi acis. Tātad mēs atgriežamies pie tā, ka fundamentā jums ir jājūt. Ja jūs turpināsiet darboties ar galvu, tad, protams, jūs atkal iesiet vecajos scenārijos. Un kaut kā tā īsumā. Mēģinat, dalaties, kā jums sanāk. Uzdodat jautājumus Instagramā, es pielikšu linku uz Instagramu, piesakojiet man, tāpēc, ka tad, kad mēs savāksim 1000 followers, tad es varēšu arī Instagramā vadīt laivus. Un lai jums viss izdodas. Sirsniņas jums. Jā, bet šeit pat nevar sirsniņas uztaisīt. Instagramā nāca tas sirsniņas ārā, bet labi, tas noteikti nav tas būtiskākais. Es tiešām gribu jums novēlēt šajā mirklī milzumu lielu ticību sev. Sadzirdat sevi. Jums viss jau ir. Ja jūs kaut ko vēlaties, tad tas jau paralēli eksistē. Paldies par jūsu uzmanību.